Re! Viss ēters ir te! Un jau minētajā Vārkavas novadā, kur bīstamā saslimšana konstatēta arī mājas cūkām, bijuši biodrošības noteikumu pārkāpumi, kas iespējams arī ir iemesls cūku saslimšanai. Un tāpēc visticamāk šīs novietnes īpašnieks kompensāciju par cūku likvidēšanu nesaņems. Un no Vārkavas turpina Latgales reģionālā televīzija. Uzmanība Āfrikas cūku mēra inficētā teritorija, ieiet, iebraukt, aizliegts. Šādas brīdinājuma zīmes izvietotas pie Vārkavas novadas saimniecības, kurā atklāts Āfrikas cūku mēris. Saimniecība ierobežot ar brīdinājuma lentēm. Paši mājas saimnieki nespēja atgūties pēc notikušā, runāt ar žurnālistiem nevēlas. Pārtikas un veterinārais dienests apliecina, ka saimniecībā tika likvidētas visas cūkas. Novietnē atradušās ap 50, to skaitā 10 sivēnu mātes un 38 sivēni. Saimniecībai nebija nožogojumi, saimniecībā bija liels insektu daudzums, pieļāvām iespēju, ka varēja būt, ka slimība varēja ienest ar pakaišiem, salmiem, ruļiem, kas atvesti bija no tīruma. Iemesli varēja būt dažādi, gan grauzēji. Par to, vai saimniekiem tiks maksāta kompensācija, šobrīd nav zināms. Par to lems lauka atbalsta dienesta pārstāvji. Ap skarto novietni 3 km rādījusā noteikta aizsardzības zona un 10 km uzraudzības zona. Šobrīd pārtikas un veterinārā dienesta inspektori tuvējā apkaimē dodas uz visām mājām, lai pārliecinātos, vai novietnēs nav cūku. Nevienā kūtī nav. Jā, paskatīsimies. Pati saimnieks saka, ka cūku nav, inspektori dodas pārliecināties paši savām acīm. Ruk. Nav ruk. Brauksim tālāk. Inspektori ir stingri, jo nevienu reizi nācies saimniekus pieķert melos arī Vārkavas pusē. Bija uzsākta administratīvā lietvedība, nebija ievērots, nebija identificētas cūkas, protams, tās viņas arī bija noslēptas. Un uz tādā kā viltībām mēs sapratu, ka ir cūkas, un tādā veidā atradu. Āfrikas cūku mēris Latvijā pirmo reizi tika reģistrēts pirms 2 gadiem dažus metrus no Baltkrievijas robežas meža cūkām. Šobrīd slimības teritorija arvien paplašinās, tāpēc saimniekiem, kuri tur cūkas, joprojām jābūt ļoti uzmanīgiem. Lāsma Zute, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.